Un mēs atgriežamies vēl un vēlreiz pie tā jautājuma. Ja? Mūsu sabiedriskais sektors ir relatīvi liels pret vecu cilvēku, bērnu un privātā sektorā strādājošo summāru kopā. Ja mēs mazinām daudz birokrātiju, tad vai nu mēs... arī cilvēki, protams. Lūk, bet ar ko tā premjera runā visu pēdējo gadu? Viņas pagājušā gada augustā šeit sāk un ir turpinājusi. Mēs karojam pret birokrātiju, ne pret cilvēkiem. Mēs gribam mazināt birokrātiju, ne cilvēkus. Jūs šobrīd pasakat, ka jūs gribat iet uz to, ka proporcionāli samazinam birokrātiju, samazinam cilvēkus. Jā? Es saku jā. Jūs sakat jā. Un tas nav tas politiskais vēstījums, kas līdz šim skan no politiķiem. Nu, tad tagad šovakar priekšprotokolu. Samazinam nodarbināto skaitu sabiedriskā sektorā, samazinot birokrātiju? Mērķis nav kādu samazināt vai nogriezt. Mērķis ir padarīt efektīvāku mūsu sistēmu, mūsu valsti, lai mēs varam novirzīt līdz aizsardzībai, mūsu drošībai. Tā tad nē. Nē, bet šis būtu ļoti praktiski. Šis ir fundamentāls jautājums. Tur ir neizbēgami jāmazina būs cilvēki. Neizbēgami. Es atcīmīšu augstākā intelekta. Tas ir vārds. To var noargumentēt. Mierīgi. Tas stāsts ir tāds. Ja tiks pieņemti lēmumi, tad būs cilvēku stundas mazāk. Tas ir neizbēgams process. Viņi vairāk var ar analīzi nodarboties. Es atsūtīšu, tas ir vājprāts. To var argumentēt mierīgi. Var visu kritizēt, bet vienkārši to, ko viss tās tabulas rāda, un tā ir objektīvā realitāte. Nav. Nē, vienkārši... Mēs izdomāsim jaunas funkcijas. Nē, tas ir atkal skaidrs. Tas ir skaidrs, ka to var izdarīt. Vienkārši, un tad tas jau būs vēlētāju jautājums, vai gribēs šo pašu turpināt.